Droni turpina krist. Nākamreiz uzskatīs uz dzīvojamās mājas, kurš par to būs atbildīgs. Izrādās, mums nav izstrādāts nekāds algoritms, ja notiek šādas situācijas. Mans piedāvājums ir, ja tas atvieglojums netiek izmantots pilnībā, tad šo nodokļa daļu cilvēkam ģimenei ieskaita kontā. Pedagoga profesiju prestižu mums ir jāceļ valstī. Jo mēs ilgāk šo pretvalstisko valdību te cietīsim, un jo viņi ilgāk te būs, jo tas būs lielāks apdraudējums Latvijas valstī. Kas notiek Saeimā? Un tas, kas šeit notiek, tas ietekmē katru Latvijā, katru Latvijas cilvēku. Un kas ir būtiskākais, kas šobrīd ir noticis? Linta, šodien Saeimā fiskālā plāna progresa ziņojums. Kā tu skaties, kā tu redzēji to, kādas atšķirības ar citiem gadiem, kas notiek? Kā parasti ir plāni, bet reālie darbi nav. Sāksim to, ka viņš vispār uz kaut kādām 370 lapusēm. Kas to vispār lasa, ja? Tā runa, ko viņš saka no tribīnas Ašrādens, nepārliecina. Jā, teiksim, Valainis nedaudz varbūt pārliecinošāks par kaut kādu ekonomisko redzējumu. Valainim vismaz ir vīzija kaut kāda. Pāanalizējām ar mākslīgā intelekta palīdzību šo ziņojumu. Viņš saka, ir optimistiskais plāns un ir pesimistiskais plāns, jā, bet faktiski tie secinājumi, ko izdara pati Finanšu ministrija, skaidri parāda, ka uz lielu optimismu nav ko cerēt. Mēs dzīvojam kaut kādā sapulču formātā, plānu formātā, papīra formātā. Kas darīs reālo darbu? Paskatieties arī, kas šodien notiek. Ja? Mēs tērējam aizsardzībai milzīgus līdzekļus, mums ir plāni vienmēr. Ja? Droni turpina krist. Nākamreiz uzskatīs uz dzīvojamās mājas, kurš par to būs atbildīgs. Tas taču ir izrādās, mums nav izstrādāts nekāds algoritms, ja notiek šādas situācijas. Ko dara ar bērniem, kas notiks ar mācībām, ja? Kaut kāds notiek ķep, kaut kāda raustīšanās. Mēs esam aizgājuši projām mēs ejam projām no izglītības, kas ir attālinātā, ja? Jo redziet, mums šādas situācijas nav paredzēts, ka mums būs nopietni. Tas ir vienkārši ārprāts. Tiešām, Rudens ir tā iespēja šodien. Gaidu, tās vēlēšanas un cilvēki domājat, par ko jūs tiešām balsosiet. Un tas, kas te notiek, traks var palikt. Es vispār neiedomājos, ka tie valsts vīri, kas sauksim viņus tā, kas bija 90. gados, vai kad Latvija pieļaut vispār kaut kādas tādas situācijas. Ja? Pie kaut kādiem tādiem apstākļiem, es domāju, sen jau tiktu sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi. Šeit viss vienkārši kaut ko parunā, vēl kaut kur pabraukā, kāds kaut kādās sapulcēs satiekas, vai kādam ir reāli vispār sapratni, kas notiek. Man kā deputātēm un tautas priekšstāvim tādas nav. Un man visu laiku parod kaut kādu plānu, kaut kādu papīru, kaut kādas siliņas sasauc kaut kādu ārkārtas sēdi. Droni turpina lidot. Ja trūkst tās atbildības. Jā, no rīta vienkārši ko es dzirdu. Mēs dzīvojam miera apstākļos, nekādas dronas neviens te netaisās vispār triekt nost kaut ko. Ko jūs taisties darīt? Drošībai jābūt pirmā vietā. Neko pozitīvu droši vien tev nepateikšu. Šodien tā ir Latvijas Saeimā notiek. Tā pozitīvā ziņa tā, ka CVK ir apstiprinājis parakstu vākšanu par to, ka cilvēki iespējams varēs brīvi rīkoties ar otrajā pensiju fondā uzkrātajiem līdzekļiem. Ja? Ramona, valsts attieksme pret ģimenēm šobrīd varētu būt daudz labāka. Tu esi iesniegusi un Latvija pirmā vietā likumprojektu. Pastāst lūdzu. Jā, jo šobrīd ģimenes, kurās ir vairāki bērni, bet viņu ienākumi ir zemi, nespēj izmantot tās atlaides, ko valsts piedāvā, tātad neapliekamo minimumu. Ja ir 4 bērni, bet pelnītājs ir piemēram 1, tātad ģimenei ir jābūt tam vienam pelnītājam algai 1800, lai viņš varētu izmantot šos atvieglojumus. Tāpēc mans piedāvājums ir, ja tas atvieglojums netiek izmantots pilnībā, tad šo nodokļa daļu, kas netiek izmantot, cilvēkam ģimenei ieskaita kontā. Un tas ir tiešām atbalsts daudz bērnu ģimenēm un atbalsts tiem, kuri pelna un saņem mazāk. Tas ir konkrēti mērķēts atbalsts, nevis helikoptera nauda. Un daudz labāks atbalsts ģimenēm patiešām nekā tas ir šobrīd. Un šāds modelis ir arī Polijā. Pedagogiem Latvijā ir nepieciešams daudz lielāks atbalsts, nevis tāds, kā tas ir pašreiz. Un Iekaterīna, tu un Latvija pirmā vietā šodien iesniedza jaunu tādu likumprojektu par pedagogu izdienas pensijām. Jā, šoreiz tika izstrādāts atsevišķs likumprojekts par pedagogu izdienu
pensijām. Pagājušā reize tas bija tikai grozījuma izglītības likumā, taču šoreiz mēs izdomājam izstrādāt pilnīgi jaunu likumprojektu, kas paredz, ja pedagogs ir nostrādājis 35 gadus savā profesijā, viņš varētu doties uz godalgotu pensiju. Šīs apmērs būtu 90% no algas, kuru pedagogs saņēma 5 gadu laikā. Galvenais, lai Saeima nāk pie veselā saprāta un nobalso par šo likumprojektu. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, jo pedagoga profesiju prestižu mums ir jāceļ valstī. Drošībai jābūt Latvijā pirmajā vietā. Edmund, tu kā eksperts drošības jautājumos, par šiem dronu incidentiem, kas notiek, regulāritāti, ko tu par to saki, kāds tavs domas? Zinu, kā es teikšu, tā ir ņirgāšanās pa Latviju, tā ir ņirgāšanās pa mūsu drošību un par to, ka mēs aizsardzībai tērējam 5% no iekšzemes koprodukta. Ja, man liekas, te varētu tērēt 5, 10, 20, 50 un visus 100 varētu tērēt un nekāda drošība mums te nebūtu. Šobrīd atkal premjeras stāsta par to, kā mēs uzlabosim, kā mēs veicināsim, kā mēs pacelsim, kā mēs visu pārskatīsim, izveidosim jaunas komisijas un vēl kaut ko. Tā viss ir makaronu karināšana tīrākā mērā cilvēkiem uz ausīm. Kur ir rezultāts? Kāpēc šie droni netika pie robežas jau pārtverti? Un ko nozīmē viens aizsargāt Latvijas robežu no 1 centimetra? Tas ir, viņi kartē mēra to centimetru. Mēs redzam realitātē. Protams, realitātē šobrīd nokrīt drons Rēzeknē, tikai pateicoties, kā saka, Dievam neviens nav cietis. Ja? Kas būs nākamais? Nākamā būs varianti par dzīvojamām mājām daudz stāv. Nākamais atlidos uz Rīgu vai uz kurieni. Ja? Kad sāks domāt politiķi šie ievēlētie un progresīvās vienotības par reālu drošību un cilvēku aizsardzību? Kurā brīdī? Tad, kad tas drons ieblēzīs pa ministra kabinetu, lai iebriež vienreiz pa ministra kabinetu vai pa Rīgas pili, un tad, es nezinu, varbūt tad sakustēsies kāds. Ja? Jo šobrīd tā situācija ir pilnīgi neapskaužama. Tātad ministru prezidenti netiek galā ar saviem pienākumiem, tas ir pilnīgi skaidrs, viņi neko nesaprot no tā. Aizsardzības ministrs ir progresīvs un tātad viņu interesē, kā iesaistīt vairāk armijas vadībā sievietes un iesaukt meitenes obligātajā militārajā dienestā, bet reāla aizsardzība un drošība, acīm redzot, viņu neinteresē. Ja? Pēc šādiem incidentiem patiesībā aizsardzības ministram būtu jāatkāpjas pašam no amata. Jā, tieši tā, bet es tev pilnīgi šeit piekrītu, tāpēc, ka šis jau ir, es nezinu, kurš 5. drons, 6. drons, kurš jau mums te nokrīt un visu laiku tikai baro ar solījumiem. Mums ir jābūt konkrētai nostājai un konkrētām darbībām. Ja? Tātad visiem šiem droniem bija jābūt notriektiem. Pragmatiskai, reālai un praktiskai rīcībai, par drošību, nevis par šo, kas šobrīd te notiek. Jo faktiski šobrīd, jā, tieši tā, Māri, jo sanāk tā, ka šī te valdība ir vislielākie ienaidnieki. Vislielākie ienaidnieki mūsu valstī. Rezultāti rāda. Jo kā cilvēku var justies droši šeit? Jautājums. Jā. Nē, par to vispār nav šaubas. Un mums jau zvana un interesējās cilvēki no tās pašas Rēzeknes. Tā tad ir iedots šūnu apraidi, pieņemsim, ja? Iekšlietu ministrija ar lielu pompu paziņo, ka visi ir apraidīti. Jautājums, ko darīt? Cik ilgi mājās sēdēt? Vai gaidīt kaut kādu ziņojumu uz darbu iet? Kas paziņos darba devējiem par to, kad viņi neierodās darbā? Kur ir tuvākā bumbu patvērtne un tā tālāk un tā joprojām? Tur ir 1001 neatbildēts jautājums. Pilnīgi nesakārtota vidi un sistēma. Tātad, es vēlreiz tikai atkārtošos, ja? Jo mēs ilgāk šo te pretvalstisko valdību te cietīsim un jo viņi ilgāk te būs, jo tas būs lielāks apdraudējums Latvijas valstī. Pilnīgi pareizi, jo tāpēc, ka šis drošības jautājums ir tikai viens no aspektiem. Tas ir ekonomika, sociālais atbalsts, viss tur 1000 lietas, kas es tev pateikšu tā, kura pirkstu bakste, tur visur ir problēmas. Tur vispār mēs varam jebkuru tēmu paņemt un būs tikai problēmas. Un pretī no ministra kabineta būs tikai solījumi, plāni, izveidot komisijas, izveidot darba grupas, sakārtot likumdošanu, es tur uzdošu tam, es tur paņemšu šito. Tīrākā makaronu karināšana, zausim, reāls darbības absolūti nulle. Jā, viņi nodarbojas ar tukšmuldēšanu. Un 3. oktobris beidzot ir tiešām diena, kad šito visu šļūru vienkārši jānoslauka visi no šīs te politiskās skatuves uz neatgriešanos. Izsakiet savas domas, rakstiet komentārus, dalieties ar šo būtisko informāciju.